Esiet sveicināti! Jau pavisam drīz auto un moto braucējs, kam patīk braukt ātrāk nekā atļauts, sagaida iespēju savus maciņus atvērt platāk, lai nomaksātu sodus, kas par ātrumu pārkāpumiem tiks būtiski palielināti. Ja par ātrumu pārsniegšanu ne vairāk kā 10 km/h sods nebūs jāmaksā, varēs tikt cauri ar brīdinājumu, tad braucot vēl ātrāk virs atļautā, jau jārēķinās ar ievērojamāku sodu naudas pieaugumu nekā iepriekš. Vadītāji varēs tikt sodīti arī par atļautā ātruma pārsniegšanu līdz 10 km/h virs pieļaujamā ātruma, un nākošais solis ir no 11 km līdz 20 km/h. Šobrīd jāatzīmē būtiskākais, ka turpmāk sods par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu ir paredzēts arī mopēdu vadītājiem, tas, kas līdz šim nebija. Arī tieši tāpatās kā līdz šim sods atšķirās vieglajiem transporta līdzekļu vadītājiem, motocikliem un mopēdiem, un būtiski atšķirās kravas transporta līdzekļu vadītājiem un autobusu vadītājiem. Līdz ar to šie sodi patiešām par atļautā braukšanas ātruma neievērošanu šobrīd varētu teikt jau līdzināsies citu Eiropas valstu praksē par šiem te soda apmēriem. Savulaik, lai efektīvāk cīnītos ar pārkāpējiem, tika ieviesta pārkāpumu punktu uzskaites sistēma. Kas tad darbojas labāk? Bargi naudas sodi vai iespēja sapelnīt soda punktus? Jāatzīmē, ka šobrīd pārkāpumu uzskaites punktu sistēmā grozījumi netiks veikti, un pārkāpumu uzskaites punkts par šiem pārkāpumiem netiks mainīts. Ir procedūra, kura ir jāaiziet, lai no šiem punktiem tiktu vaļā, lai viņus varētu dzēst. Pie katra noteiktā soļa ir sava procedūra, ir eksāmeni, ir kursi un ir arī gala stadija, kad sakrājot maksimāli pieļaujamo punktu skaitu, vadītāja apliecība tiek atņemta. Diemžēl jāsacina, ka tikai piegriežot skrūvis mēs varam panākt ceļu satiksmes negadījumu samazinājumu dinamiku. Mūsu sabiedrībā bailes no soda strādā krietni labāk nekā pārliecināšana, ka pārkāpt ātrumu ir slikti. Iepriekšējā raidījumā stāstījām par Ķīnas pilsētā Šeņžeņā notikušo biznesa fórumu 1520 stratēģiskā partnerība. Fóruma darbība bija pakārtota turpat notiekošās 9. starptautiskās transporta un loģistikas izstādes norisei. Par izstādes nozīmīgumu vislabāk liecina pati norises vieta, jo Šeņžeņa ir pirmā pagājušā gadsimta 70. gados izveidotā brīvā ekonomiskā zona Ķīnas Tautas Republikā, kā pretsvars blakus esošajai Hongkongai, kas vēl joprojām no pārējās Ķīnas ir atdalīta ar pamatīgu robežu. Šobrīd daudzmiljonu pilsēta ir arī liels transporta mezgls. Piemēram, Jantianas starptautiskajā konteineru terminālī pērn 8 mēnešos tika apstrādāti 100 miljoni konteineru. Un tas nebūtu nav vienīgais šāda veida termināls reģionā. Tāpēc neizbrīna fakts, ka Šeņžeņas izstādē piedalījās arī pasaules mēroga transporta nozares milži un lielvalstis. Jau 4. gadu izstādē izvietots arī Latvijas tranzīta koridora stends. Tranzīts no Ķīnas, tajā jautājumā ir svarīga sadarbība. Ne dzelzceļš un ne ostas paši pa sevi nespējas to nodrošināt pakalpojumu pienācīgā kvalitātē. Nacionālā stendā mēs vienmēr cenšamies strādāt kopā sadarbībā ar ostām. Pašlaik arī pārstāvētas Rīgas osta, Ventspils osta un Liepājas osta un arī atsevišķi uzņēmumi. Izstādē nav tā, ka cilvēki nāk konkrēti ar līgumiem un kaut kādām lietām, un kad uzreiz visi paraksta un iet un viss notiek. Cilvēki nāk uzzināt informāciju, kuru mēs viņiem arī sniedzam, un tad jau tālāk notiek darba sarakste, un tā arī cilvēki uzzina vairāk par mums un izvēlās mūsu pakalpojumus. Piedaloties šādā izstādē, Latvijas vēlme ir piesaistīt konteineru kravas, kas potenciāli tiktu vestas pa dzelzceļu no Ķīnas uz Ziemeļa Eiropu. Vēl zīmīgs fakts – izstādē netika pārstāvēta ne Igaunija, ne Lietuva. Vai tiešām mūsu kaimiņu valstīm neinteresē Ķīnas kravas? Es esmu pārliecināts, gan lietuviešiem, gan igauniem arī vajag, bet mēs laikam esam ieguldījuši vairāk gan resursus, gan cilvēku laiku, lai piesaistītu šīs Ķīnas kravas. Ķīnas virziens ir svarīgs visām Baltijas valstīm. Pagaidām šīs sauszemes plūsmas no Ķīnas, viņas vēl ir ļoti nelielas. Viņas iet Vācijas virzienā. Tas ir centrāla Eiropas virziens. Tiklīdz tās kravas kļūst nedaudz lielākas, tā viņas jau sāks dalīties. Centrāla Eiropa, Ziemeļa Eiropa un tieši Ziemeļa Eiropas virziens Skandināvijas valstis ir tieši mūsu bizness. Mēs kā centrs Baltijā jau varam nodrošināt Baltijas distribūciju un arī Skandināvijas valstis 2 dienu laikā jebkurā vietā Skandināvijā. Principā uzņēmumi ir tie, kas sagaida no ostas pārvaldēs, ka viņi ieguldīs naudu mārketingā, padarīs ostu vairāk atpazīstamu un līdz ar to viss tas tranzīta koridors kļūst atpazīstamāks.
lai atsevišķi privātas kompānijas piedalītos izstādēs. Tā ir liela nauda un laiks, kas jāpatērē. Un šeit ir tā, teiksim, gan ministrijas, gan dzelzceļa, gan ostu pārvalžu sadarbība, kādā veidā mēs padarām sevi atpazīstamāku. Es domāju, ka mēs piedaloties šajās izstādēs jau esam devuši diezgan lielu ieguldījumu un mēs kļūstam arvien atpazīstamāki. Vēl jau kas svarīgi, ka to lielā mērā darām kopīgi ar Krievijas un Kazahstānas partneriem. Regulāra tranzīta plūsma pa sauszemi no Ķīnas uz Eiropu, kur daļa kravu varētu tikt apstrādāts arī Latvijas ostās, vēl nesāksies ne rīt, ne parīt. Priekšā vēl daudz gadu pacietīga darba, gan valsts iekšēnē, gan ar sadarbības partneriem ārvalstīs. Visu labu!